Skatītāja status. Skatītājs ir aktīvs, ja tam jābūt pieejamam, izmantojot arhīva URL. Artikla reading moda, rakstu lasīšanas režīms. Rādīt viedo rakstu lasīšanas režīmu ar CMO rakstiem. Iestatiet skatītāja iestatījumus, lai personalizētu arhīva rādīšanu. Arhīva displejam jābūt deaktivizētam, ja vienlaicīgi publicējat tikai vienu žurnālu un arhīva displejam nav jābūt pieejamam. PDF failu lejupielāde. Varat aktivizēt pilnu PDF failu lejupielādi vai dubultlapu lejupielādi. Deaktivizējiet Smartitsla sīkfailu banneri, ja tīmekļa vietnē, kurā vēlaties integrēt skatītāju, jau ir savs sīkfailu banneris. Pielāgots slodzes indikators. Varat augšu pielādēt personalizētu slodzes indikatoru. iOS un Android veikalu saites. Piemērojams tikai tad, ja ir pieejamas žurnāla vietējās lietotnes. Pielāgotais fona attēls. Šeit pelēko lauku aizstāja fona attēls. Attēlam nav noteiktas prasības attiecībā uz izmēriem, un tā malu attiecībai jābūt aptuveni 3:1. Footer saites. Varat pievienot pēdas saites, piemēram, nospieduma URL, atbalsta URL, lietošanas noteikumus UCI. Pogu krāsas. Pielāgojiet lasīšanas, priekšskatījuma un pirkšanas pogas krāsas no skatītāja un veikala. Izsekošanas dati. Pievienojiet izsekošanas kodu, piemēram, tagu, lai izsekotu lasītāju uzvedību, izmantojot Google Analytics. Pašu domēns. Savienojiet savu domēna vārdu ar Smartitsla arhīvu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sekojiet norādījumiem vai apmeklējiet atbalsta centru. Sīkfailu piekrišana. Pielāgojiet tekstu sīkfailu piekrišanas logā, kas parādās pirmo reizi atverot arhīvu. Pēc tam saglabājiet izmaiņas.